Labdien, esmu Dainis un turpinu stāstīt par savu procesu, kā es lodēšu 8x8 LED kubiņu. Plati es jums iepriekšējā video rādīju. Tā šitā ten. Un tagad es mēģināšu viņu sākt lodēt, kamēr man nāks diodīts no ķīniešiem. Es pasūtīšu pēc savu 200 gabalus, lai man neaptrūktos, jo, kā es iepriekš teicu, 97 es izbrāķēju. Te es pagaidām atliku detaļiņas, kuras man vajadzēs priekš lodēšanas. Tā, kas viss nāk līdz kompletā. Lodējušies ar parasto alvu, kas ir 60-40 attiecība. Svina alva tā saucamā. Diametrs 1,2 mm. Tas te vēl tāds ir, vairāk tiks nav. Tā ir alva ar kanifāliju iekšā. To tā grūti redzēt, bet ja pieskarās galām ar karstu lodāmuru, tad nāk tāds mazs dūmiņš. Līdz ar to var saprast, ka ar kanifālijas ir klāt. Un var lodēt arī gandrīz vai neizmantojot kanifāliju, bet par cik bez tā nebūtu labi lodēt, es izmantošu tādu kanifāliju šprici. To es pasūtīju arī no ķīniešiem jau diezgan sen. Viņam nāk komplektā 5 gabals tādas, nebija dārgas. Tāda spricīte. Un tievs galiņš. Un izspiedīšu kanifāliju tieši uz plates. Tādā veidā man būs labāka saķere lodējumam. Tā, un pirmo, kas man būs jāizdara, tas man būs jāsalodē šitas mazais blociņš, kuri kontrolieri divi. Tā, tur man būs jāielodē divas šitādas ten lemītes. Viņam viens īsais gals, otrs garais gals, ne abi vienādi. Lodēsies viņas iekšā tādā veidā. No šīs puses, jā. Būs vienā un otrā pusē. Un tajā pašā laikā, te var redzēt, ir divas tādas kontaktiņi, tās saucamās perimiškas, kuras šitā ten horizontāli jāsalodē kopā. Te viņas īsti nevar redzēt. Tā kaut kā nevar. To redzēt, ka aplīšiem pa vidu ir svītriņa tukšums. Un tie divi aplīši ir šitā ten, kā es rādīju, jāsalodē kopā. Te vēl labi redzēt. Tātad šeit mēs uzliksim alvu un šeit uzkarsēsim alvu. Un abus kontaktus savienosim. Tādā veidā mums darbosies pilnībā visa tā strīpa. 8 rindas, nevis 4 kā citiem gadās, kuri nesalodē tieši šos divus kontaktiņus. Tā, pašu lodēšanu es nerādīšu, es tik parādīšu uz starpposmus, kā man tas ies. Tāpēc uz momentu taisīsim pauzi. Tā, pēc nelielas mocīšanās esmu ielodējis šitās ten stekerīšus iekšā platē. Tāpat es esmu savienojis tos divus punktiņus, ko es iepriekš rādīju, un šitos ten divus, lai man darbotos pilnībā tā konstrukcija. Tā. Stekerīšiem te jāuzmanās, viņiem viena puse ir drusciņ garāka, un tā īsākā puse jālodē platā. Platē es te vienam ielodēju otrādi, bet es ceru, ka kontakts būs, jo te kontakti ir diezgan gari. Ko negribu rādīt tā. Tātad es ielodēju šo pusi un šo pusi. Kā redzams, alvu es pēc tam to kanifāliju notīrīju ar izoporpilspirtu. To vajadzētu izdarīt obligāti, jo te visi kontaktiņi ir lodēti un jāskatās, lai viņi savā starpā nejauši nebūtu sagājuši kaut kur uz īso. Jo, ja nenotīri kanifāliju, tad to nevar redzēt, jo zem kanifālija apakšā varētu būt kāda
alvas lodīte, kas savieno divas kājiņas kopā. Un tas jau būs liela problēma. Jebkurā gadījumā plata ir jātīra, jo kanifolijas starp tādiem kontaktiem, kas ir ļoti tuvu, var veidot kaut kādas parazītiskas saites, kas varētu iespaidot tālāk darbību. Nu tā, tātad šitā puse salodēta. Tagad man vajag uz mātes plates, uz šitās plates pielodēt tādas līgstas. Tas ir otra puse. Nu, tādas līgstas. Viņas nāk šeit divas dubultās, un šeit viena viennīce. Viņam pēc instrukcijas teikts, ka no sākuma vajag ielodēt platē, tādā veidā. Un pēc tam uzpraust virsū pašu šo kontrolieru platīti. Bet, lai man nebūtu jāmokās ar tiem, vai, ja gadījumā kāda platīta varbūt tur maz, drusciņ šķībāk vai kā, tad es no sākuma izdarīšu otrādi. Es no sākuma uzpraudīšu šīs līgstas uz šiem stekeriem. Vienā pusē, otrā pusē. Tāpat uz šitā uzpraudīšu viennieku stekeri. Un tad viņus ielodējuši visus platē. Un tad man nebūs pēc tam jāmēģina trāpīties caurumiņu kopā. Un tālāk es parādīšu, kā man tad būs gājis. Tā, tālāk turpinās ielodēju šito te blociņu, kontrolieru blociņu, kas vadīs visas tās diodas. Un tātad te redzam visi kontaktiņi, visi smaki salodējās. Protams, notīri ar izopropilspirtu, lai varētu redzēt, vai kādi kontaktiņi nav salodējušies kopā, un vai arī kāds kontaktiņš varbūt nav pilnīgi pielodēts normāli. Tā kā redzēt, šeit nekāda īslēguma nav. Visi normāli. Vienīgais bija jāuzmanās, ka šiem izvadiem, lemītēm ir tādi izvadiņi, viņš palika. Viņi ir ļoti maigi. Un liekot iekšā, spraužot visu šito lielo lameli, jāskatās, lai kāds nesalokās un nepaliek apakšā tur platē. Tāpēc, tā kā viņas pirms lodēšanas, kad viņi ir ielikti, rūpīgi jāpaskatās, vai visi galiņi ir izlīduši ārā, vai kāds nav aizlocījies projām. Kā šeit var redzēt, man visi kontakti ir. Tā, nākošais, kas man būs jāizdara, pēc instrukcijas jāpielodē šitādas ten audio ieejas izējas. Divas gabals, viena būs ieeja, otra izēja. Tā. Tāpat būs jāpielodē 3 elektrolītiskie kondensatori. Tos es pārbaudīju ar savu testerīti. Tā te jāskatās, viņa viena kājiņa atzīmēt ar mīnus zīmi, tas ir mīnus. Tas ir obligāti jāievēro, uz plates arī tāda atzīme ir. Un te var redzēt, ka viena kājiņa ir garāka. Tas parasti ir plus kontakts. Tātad 3 tādi kondensatori būs. Un tad vēl būs 5 diodītes. Tās es arī pārbaudīju. Tās arī ir RGB diodes. Viņam arī viena kājiņa ir garāka, otra īsāka. Garāka ir plusgals. Un tāpat viņam korpusiņam viena mala. Te var redzēt, ir nošķelta. Pat šitā augšējā daļa. Uz plates arī tā viņi tiek zīmēt nevis pilns aplītis, bet ar vienu slīpu maliņu. Tātad viņi jāielodē atbilstoši tai maliņai. Nu, un tā, ka to sīkums es būšu ielodējis, atkal paskatīsimies, kas notiek. Nu tā. Tagad es ielodēju tās diodītes. Te var redzēt. Eko diodītes. Tā paņemsim šito gaisu nost. Tā kondensatoriņi.
kā es jau teicu, tur viņam plus mīnus ir uzzīmēts, uz platīts arī. Tāpat tā te vēl diodītes ir iekšā lielās. Izrādās, ka tev vajadzēja tikai 4 diodes. Nu, negribu fokusēties, vajadzēja 4 diodes. Viena rezerve, tātad te vēl viens kondensators. Tā šeit es ielodēju arī plāksnīti, kurā spraudīsies Wi-Fi modulis. Viņš nāk šajā vietā. Tā. Kas tam jāskatās tā? Tāpat arī ielodēju audio 2 galus. Viens mums būs, nu, fokusējies. Kaut ko negribu. Viens mums būs audio ieeja, otrs audio izēja. Ko viņi dara, to es pēc tam redzēšu, kad provēšu. Un tāpat ir mini USB līgsta. Par cik viņa izmantojas tikai 2 kontakti, mīnus un plus 5 volti. Vidējā netiek izmantoti. No otras puses viņš te pielodējas paši kontakteņi, un te ir plus un mīnus. Tā, līdz ar to platei no šitās puses lodējumi patreiz nav paredzēti vairāk pēc instrukcijas. Tagad mums būs jāpāriet uz otru pusi. Un otrā pusē būs jāielodē šitas ten uztvērējs pultī. Kaut kā šodien negribu fokusēties. Uztvērējs pultī. Un tāpat arī 4 podziņas tādas vienkārši režīma iestatīšanai. Pielodējs no, viņš lodēsies tādā veidā, nevis stāvus, bet sāniski. Un barošanas poga. Barošanas ieslēgšana pareizāk. Tā, nu un tad es paskatīsimies, kā mums ies tālāk. Pagaidām uz momentu. Tā, ejam tālāk. Tātad no šitās puses es rādīju, ka man kontakti pielodēti. No plates otras puses, kur ir uz šitādi aplīši sazīmēti. Es pielādēju uztvērēju, pults uztvērēju. Viņam ir tas korpusiņš tā uztaisīts un zīmējums apakšā. Te var redzēt, tā, kur no tā pilspilna, re, kur apakšā tas zīmējums, tā viņam priekšā. Viņš attiecīgi tā arī jāielodē. Jo viņam ir 3 kājiņas, tur jaukt nevar. Tā un tā, tad šeit ir tas tīklas slēdzis, te ir dažas režīmu pogas. Jā, dažas režīmu pogas. Šajā pusē tas it kā ir viss. Tāpat neizmirstam notīrīt kanefāliju lieko, lai nesmērējamies, izmantojam izopropilspirtu. Tagad nākošais etaps man vajadzēs šajā vietā pieskruvēt skaļrunīti ar 4 skruvītēm, kas man nav komplektā. Viņu te pielodēt pie šitiem galiņiem, te uzzīmēts tāds 2 vadiņi. Tur ir pilnīgi vienalga, kurš gals skaļrunim. Un te iespraudīsim Wi-Fi uztvērēju. Un tad skatīsimies, kas notiks tālāk. Tā, nu ko. Pieskruvē pēdējos elements, tātad pieskruvē skaļrunīti. Te viņam 4 skruvītēm no šitās puses. Te ir 2 vadiņi, te viņam speciāli parādīti kontaktiņi, kuriem tas skaļrunītis jāpielodē klāt. Tāpat iespraudu Wi-Fi Bluetooth platīti. Te viņam ir paredzēts vēl 2 stiprinājumi apakšā, bet viņi nezinu kāpēc pa kādi 3 mm īsāk nekā man vajag. Nē, man vienkārši viņi jāpievēl klāt un viss tad būs kārtībā. Te viņam var iespraust karti, TF. Tā, nu. Tā, kas te vēl bija tāds? Protams, jāstās visi kontakti. Teiksim, šitās detaļas audio izēja lodējās no plates augšas. Te ir 3 kontaktiņi un te ir 4. Tā kā no sākuma viņas vajadzēja apalvot, alveņu mazrusiņu uzlikt un tikai tad pielodēt.
Viņi nelodējas no platas otrās puses. Tā, kas te vēl tāds? Protams, te bija daudz galiņi ar visādiem no detaļām gali. Tie gali uzmanīgi jālasa nost, lai viņi te nepielīp pie plates un neuztais sīso. Tā kā jūs diodēm un kondensātorim, kad apkoš galus, jāskatās, lai viņš te kaut ko nepielīp. Tā, kad tas ir izdarīts, instrukcijā pateikts, ka vajag iespraust USB štekeri, nospiest pogu, un ja viss kārtībā, jānomirgo lampiņām un jāparādās kaut kādai skaņai noskaļunīša. Tā, es te vienu piespraudīšu. Tā, kuriem liksta sānos. Tā, USB es pievienoju. Nu, slēdzam iekšā. Un skaņa arī, un lampiņas mirkšinās. Ļoti labi. Tātad tik tālu sistēma strādā. Tagad pēc idejas arī telefonā jau pieslēgšu, viņam būtu jāparādās, ko viņš prasa pieslēgt jaunu aparātu pie telefona. Un tad no viņa var vadīt ar telefonu. Bet to jau es darīšu pēc tam, jo man otra telefona, ko varētu pamēģināt, nav. Bet par cik lampiņas mirgo, skaļrunītes signālu padeva, tad varat rēķināt, ka tik tālu viss iet. Nu, vismaz sākums ir. Tagad gaidīsim diodus, un nākošajā video es parādīšu, kā man iet ar diožu lodēšanu. Tā, tepat nospiežot pogu, viņam mainās režīmi. Tā kā schēma strādā. Jā, nevajag pat vairāk lodēt, tāpat mirkšķinās. Nu labi, tas arī šodien būtu uz momentu viss. Turpināšu nākošajā video.